Man uz sarunu pievienojies Mikus Zupiņš, Serbijas komandas atašais šajā Eurobasket 2025 fināla turnīrā. Nu, Miku, pastāst varbūt sākumā, kā tu nonāci vispār līdz šai pozīcijai Serbijas izlases atašais? Pa lielam, gan jau tā kā visi atašai nonāca. Nu, manā gadījumā es atceros, tas bija kaut kāds, nezinu, marts, aprīlis. Vienkārši es nezinu, kāpēc bija nenormāli vēl augšā. Es vienkārši apstos Facebookā hei, piesakies pa atašai. Es nekad neesmu to darījis, bet es esmu iepriekš strādājis basketbolā kopā ar TTT, ar Valmieru. Un es domāju, kāpēc nepamēģināt? Es pieteicos uz visām pozīcijām, kas bija iespējams. Un man ielika tieši par atašai. Jā, tā es arī nokļuvu. Vienu dienu man zvana un prasa, vai tu gribi būt ar serbiem? Es teicu, protams, pilnīgi bez variantiem. Viņi pārjautāja man vēlreiz. Es teicu, ok, let's do it, let's daram. Un tā pa lielam arī es šeit esmu. Un es esmu ļoti, ļoti pateicīgs, ka man paņēma. Un pa lielam pieredze ir neaprakstām forša. Un tā kā, ja kāds jaunieši šo klausās, es noteikti iesaku, ja ir iespēja, obligāti piesakaties. Pastāstīji, kāds ir tas tavs grafiks? Tas ir pilnībā identisks kā Serbijas izlasē šīs vairāk nekā 20 dienas, jo es saprotu, ka tu esi arī pirms turnīra sākuma jau kopā ar viņiem, tik līdz viņi ierodās. Jā, pa lielam viss sākās jau pirms viņi atbrauc, ka mums bija šie technical meetingi ar visu FIBU, viņi izstāstīja visu, kas notiek, un tā jau tu jūti, kad viss šis ritenis sāk kustēties. Un tad lielam darbs sākās tajā dienā, kad viņi ielido. Mēs viņus sagaidām lidostā, un no tā momenta katru dienu, visas pusdienas vakariņas, visi autobusi, visi treniņi un spēles ar viņiem. Un kas visvairāk ietilpst tavos pienākumos? Tā ir vienkārši kaut kāda uzraudzīšana, vai tā ir kā tāda, tu kā vietējies šeit pastāst vairāk, vienkārši par saviem pienākumiem? Pa lielam man ir sajūta, ka pirmkārt mēs esam divi, man ir superīgi kolēģi Ilze, par viņu arī nevar aizmirst, viņi dara superīgu darbu. Jā, mums ir sajūta, ka mēs esam vienkārši komandas viena no menedžeriem. Un vienkārši, ja kāds menedžers kaut ko nevar, viņi prasa mums, mēs, protams, uzreiz palīdzam. Kas ir vienkārši visas ikdienas lietas, tur sākot ar, nezinu, vajag printeri sakārtot, kaut ko palīdzēt sakārtot priekš treniņa, visi autobusi, visi braucieni, arī nočekot ēdienreizes. Izdarīt to, lai spēlētāji var fokusēties tikai uz savu darbu, lai viņiem nav nekas no blakus lietām. Un tajā brīdī, kad mēs to izdarām, tur redzēt to, ka ir labs rezultāts. Tu jau pieminēji, principā, savus galvenos pienākumus, bet kas ir tās galvenās prasības no viņiem? Ko viņus biežāk prasa? Tas ir kaut kāds tehniskais nodrošinājums, tas ir, es nezinu, tur kādam spēlētājiem kaut kas īpašs ēdienreizēs. Ar ko nākas saskarties visbiežāk? Zin kā, tā kā viņi atbrauc pirmajās dienās, tad loģiski, zin kā, ka neviens nezin, kur kas ir. Un tad tajās dienās bija bišķiņ vairāk, ka tur, piemēram, tas pats printeris uz treneru istabām, ka tur, tādas tehniskās lietas, ka tu vienkārši palīdzi. Un tajā brīdī, kad tu to visu sakārto, te jau tas ritenis tā forši aiziet un viss ir gludi. Jā, pa lielam tas arī ir tas, kas ir ikdienas lietās jānodrošina. Pa kaut kādām ēdienreizēm, pa lielam mums ļoti labi baro, tas ir skaidrs, tas viss ir skaidrs, visi ēd. Tādas izteiktas prasības pēdieniem. Tā īsti nevar pateikt. Viņi ir ļoti liela ēdāji, tas ir skaidrs, viņam patīk ēst miltus, tas ir arī forši, loģiski sportisti ir. Bet tādas izteiktas prasības nav. Es dzirdēju par citām izlasēm kaut ko, bet tas jau par citiem ir, bet mums ir viss fine, mums ir viss ok. Visi ēd, visi ir veseli un priecīgi, tā kā viss ok. Ir bijis arī kāds amizants lūgums? Es nezinu, tur kaut kas, kas tev liekas varbūt pilnīgi ārpus standarta. Amizants lūgums, varbūt tādas mazas lietas, es nezinu, tur aizskrien, man kožļina vajag. Kad uz soliņu tev Mičišs paprasi, tev ir kožļina? Es tāds, nē, nav, man šāds, tu var man dabūt? Loģiski, ka dabūšu, tad tu skrien uz rimčiku pakaļ kožļinēm, vai arī kaut kādām mitrijām, salvatēm. Man visu laiku ir kaut kāds saskars ar Mičišu, nezinu, kāpēc bijuši, bet pa lielam tādas lietas. Vēl viena forša lieta, kas man bija nereāls pagodinājums, mums bija viens treniņš, un mums bija džeki, un vienkārši viņi gribēja, treniņš beidzās, kad tu vienkārši metienis uzlikt mūziku. Viņi prasa, vai tev ir tumba? Es saku, nē, nav, un tev uzreiz galvā ir. Tu nevari palaist šādu iespēju garām, tev jādabūna tumba, un tad tu skrien pārējiem un meklē, tu dabūni, tu atnāc zāli, un tu jūties tā kā, nezinu, nereālais dūzes, tu uzliec tumbu, visi ieslēdz, visi priecīgi, bet tādi baigi interesantie,
Tādas, kā ikdienas lietas, un tu viņus atrod, viņiem sakārto, viņi ir priecīgi, viņi var darīt savu darbu, un tev uzreiz arī kaut kāds respektīvs tavā virzienā aiziet, tā kā ir forši. Bet, kā ir ar to tumbu, ko viņi klausās? Es šķiet, vienā no pirmajām dienām, kad viņi iegāja svaru zālē, un mēs bijām X-zonā, kā mēdī, tur varēja dzirdēt, ka izklausījās pēc kaut kādas smagā serbu repa. Kas ir tas, ko tu esi dzirdējis? Viņi klausās serbu to folk mūziku, tas ir noteikti. Tas ir viņu sirdslieta mums latviešiem, tur mūsu tautas dziesmu, šlāgerītes, viss šitais viņiem ir līdzīgi. Viņiem patīk klausīties arī kaut kādu jungle house mūziku, tas man ļoti interesanti likās. Un serbu reps, visādas tur ārzemju dziesmas, tas arī, bet pārsvarā tās trīs tie mūzikas veidi ir tie, kas iet uz riņķi visu laiku. Kāda ir Serbijas izlase ārpus laukuma? Kā tu viņus raksturot? Jo tomēr, principā galvenā favorīte, arī milzīgs zvaigžņu daudzums. Principā visi, jau tagad 11 spēlētāji ir zvaigznes vismaz Eiropas līmenī un arī planētas labākais spēlētājs, protams. Ārpus treniņiem un spēlēm. Var redzēt to, ka viņi jau ir ilgi kopā visi bijuši, jau cik gadus neskaitāms. Un to redzēja, ka viņiem ir tāds, latviski izskaidro, bet angļuiski brotherhood izveidots, kad, visu laiku draudzējās, kaut ko smējās. Tur tā, ka kāds būtu malā, nevar nekad pateikt. Tā, ka tur viņi visi ir kopā, kaut ko jokojos, kaut ko, bet, piemēram, spēles dienās to redzēja, ka viņi tā kā pārslēdzās uz kaut ko, kā saka, lokojās iekšā. Un to var riktīgi just. Un tas attiecīgi uz mums arī uzreiz pāriet, kad mēs redzam, ka ir spēles diena, tu jūti to, ka tev arī jābūt fokusā, tu neko nedrīkst palaist garām. Bet tā ikdienā, es saku, 12 čomi, viens otru zina, un tā arī viņi iet katru dienu ikdienā. Kā tev no iekšienes izskatās? Kurš ir tas, varbūt, lai arī visi 12 ir brāļi, tāds brotherhood, kā tu teici, kurš ir varbūt skaļākais un kurš ir klusākais? Skaļākais? Man ir minējums. Avramovičs. Jā, viņš ir viens no noteikti. Viņi tu var redzēt to, ka ir tie bišķi pieredzējušie vecākie, viņi tādi nosvērtāki, bet viņi arī pavēl kaut ko uz zobu, kā saka, savējos. Tie jaunie gribētos teikt. Tas pats Jovičs var redzēt to, ka viņš tāds jaunais ir. Viņš tur kaut ko visu laiku pasmējās, kaut ko parunā skaļāk, vai arī kaut kāds izteiciens savus, kā jaunie, kaut kāds savus izteiciens pasaka. Viņš, bet tādā labā nozīmē, ka viņš tur nav, nezinu, kaut ko stulbu nesaka, tas noteikti nē. Bet, var redzēt to, ka ir jaunie savu lietu dara, bet tāpatās viņi kaut kādā veidā saplūst kopā. Jokičam patīk kaut ko jokoties, es neko nesaprotu, ko viņš saka, bet viņam tur patīk kaut ko pasmieties, paņirgāties vienam po otru. Tā izstāsta, ka atmosfēra ir nereāli forša un viņam tas team chemistrijs ir augstākajā līmenī, tā kā ir forši. Bet, kā ir arī tu teici, ka principā ir sajūta, ka jūs esat daļa no komandas ar kolēģi. Kā ir arī lielākās zvaigznes, kā Jokičs un arī Bogdanovičs, kad bija šeit, viņi arī jūs tāpat uztver, vai tomēr viņi ar tādu lielāku pietātu izturās nekā citi varbūt? Es nezinu. Man personīgi, piemēram, Jokiču nav bijuši tāds tieši sasarsmes, ka mēs tur kaut ko izrunājam vai kaut ko, bet, piemēram, nezinu, tu ej, viņš redz to, ka tu esi atašies Serbijas krēklā, viņš to, protams, iedod 5 un tā, bet, zin kā, jā, tas pats Bogijs, arī tā, ka viņš bija vēl, kaut ko mēs parunājam, var just, ka viņš ir kapteinis, viņam ir savu pienākumu, bet, viņi ir pret mums ļoti tādi, zin kā, mēs neesam baigā draugi, bet mēs esam, zin kā, mēs zinām savu lauciņu, bet tā, ka respektu noteikti jūt, viņi ļoti, es domāju, ka viņi zina, ka mēs esam komandā, mēs to jūtam, tas pats arī visiem treneriem. Sākumā, zin kā, ka tu aptaust ūdeņus, saproti, kas kam vajadzīgs ir, bet tagad jau mums ir aizgājis tā, ka mēs tur, čau, kaut ko sasitam rokas, kaut ko tur, samīļojamies. Ir sajūta, ka mēs abi ar Ilzi, ar manu partneri esam, daļa no komandas. Un var just to, ka viņi arī mums sāk, uzticēt diezgan tādas interesantas lietas. Tā kā jā. Kā ir, Nikola Jokičs nav prasījis kaut kādu staļu apmeklējumu vai kaut kur aizdoties pie zirgiem kādā brīvdienā? Viņš personīgi nav, bet mums ir kaut kādas lietas, varbūt kaut kāds teambuildings būs, to mēs redzēsim, kaut kādas runas bija. No viņa personīgi nē, bet jā, ka jāstāsta ir. Pagaidām tas vēl nav noticis, bet mazums kaut kas noticis. Saistīts ar zirgiem, ja tieši?
kaut ko viņi tur teica, ka viņiem gribās kaut kādu stālu aizbraukt vai kaut ko, bet tas tā, zin kā, bet man liekas, ka viņš nav vienīgais, kam kaut kas tāds patīk. Man liekas, zin kā, viņiem visiem ir tā, ka, kā jau es teicu, viņi savā starpā runā par kaut ko. Man liekas, tas tāpēc bija, bet, nav vēl sanācis, skatīsimies, ja būs, tad jūs jau viņu arī redzēsiet, bet, pagaidām vēl nav. Kā tu teiktu, cik liels noteicējs tajā visā ir treneris Pešičs? Viņš tomēr tāds visvecākais, pārliecinoši vecākais un arī no preses konferencēm redzams, ka viņš arī tos serbu mēdīs tur tādā pavadiņā, teiksim tā. Noteikti viņš komandu tur nereālākajā tonusā, tas ir ļoti jūtams. Viņi 100 punktu visu, viņi ciena komandā, viņam var redzēt, ka labas attiecības visiem spēlētājiem. Bet ir tā, ka tu redzi spēlētājiem tās labās attiecības, bet tas respekts arī ir tur. Tur neviens neko tur pat neuzdrošinātos, nezinu, kaut ko pakomentēt vai aiz muguras kaut ko, ka viņiem ir vislielākā cieņa pret viņu. Tādā, komandas tādā skatu punktā noteikti viņš ir kaut kāds tas gala lēmumu pieņēmējs, ko es varu padalīties no sevis, ko mēs jūtam ir, piemēram, braucot uz spēlēm vai uz treniņiem. Viss stāvs tur, nedrīkst telefonos sēdēt vai tur runāt savā. Var runāt, bet, nevar jokoties kaut ko. Jābūt fokusā. Tādā ziņā tu jūti to, ka tur tam respektam ir jābūt. Tā kā, mēs arī viņu cienam, visi viņu cienam. Viņš daudz ko sasniedz, tu nevar necienīt viņu. Tas ir ļoti jūtams. Tā kā, var teikt, ka viņam ir tas galavārds visur. Un kā bija viņam nesen dzimšanas diena? Kā tā tika svinēta? Mums bija īstenībā 2 dzimšanas dienas pēc kārtas. Pirmā bija doktoram mūsu, kur mēs arī atašai sakārtojām kūciņu uz vakariņām. Visi nodziedāja daudzbaltu dieniņu serbu valodā, tas bija forši. Bet galvenajam trenerim bija līdzīgi, bet bija pasūtīta kaut kāda personalizētā kūka, kas bija izstījās ļoti iespaidīgi un gan jau arī garšojas. Gabaliņu nedabūju, jo visi nolocīja viņu pirms mums. Bet tāpatās arī menedžers uznāca priekšā. Visi nodziedāja dziesmu, aizgāja samīļot, iedot 3 buču zvaigu un tā arī nosvinēja. Kas ir vispār varbūt tās lietas, ar ko viņi nodarbojas brīvajā laikā? Cik daudz tev sanāk palīdzēt tieši ar to? Piemēram, vakar nebija spēļu diena, šķiet jums bija vēlais treniņš pirms spēles. Ko viņi dara līdz tam pa dienu? Man šķiet, ka man neko viņi nav prasījuši. Varbūt, kas ir kaut kāda forša kafejnīca, kur aiziet kafiju izdzert vai kaut ko, bet man šķiet, ka pagaidām, kamēr ir tas grupu turnīrs, mums viņš arī ļoti intensīvs īstenībā, pēc manas skatu punktu liekas, un tev nav īsti tāds baigais laiks kaut kur aizbraukt, kaut ko pastīties, bet pa pilsētu noteikti staigā. Es prasīju, kā viņam patīk Rīga, saka, ļoti skaisti, paldies Dievam, laiks vēl ir labs, un es redzēju, ka viņi tur aiziet kaut kur citur, varbūt brokastīs vai kaut kur kafiju izdara, espresso, bet tā viņi baigi neko nedara, nospēlē spēli, atjaunojies, kaut ko izņem bišķiņ ārā, bet tādi mierīgi un nosvērti. Bet, kā ir viesnīcā? Es atceros, pasaules kausā no Latvijas izlases varēja redzēt, ka ir nodrošināts tur tādas kopīgās telpas, kur var atpūsties, kas tur plēši iekšā, vēl kaut kādas lietas. Kā ir jūsu viesnīcā? Kā jau teicu, pirmkārt, baro labi, otrkārt, tas viss, kas ir nodrošināts, mums arī ir diezgan augstā līmenī, teikt pat augstākajā, kad ir tie visi players lounge. Mums pat ir savs bārbers viesnīcā, ka tur viss var iet un vienkārši pierakstās. Un es esmu redzējis, ka tur Jovičs matus griež vai kaut kas tur. Un tur cik kā Jovičs griež, un tad, no turkiem kaut kāds Osmans sēž rindā un gaida. Tā kā ir forši. Tā kā no FIBAS un visu to organizātoru viedokļu tur ir ļoti forši viss sakārtots. Ka mēs kā ataši arī varam tur iet un sēdēt, runāties ar viņiem un skatāmies spēles. Tas īstenībā arī ir tāds vakaru forši tāda tradīcija, kad mums ir 2 televizori. 2 tādas telpas, un tur ir vienkārši uzlikta spēle, un tad tu sēžam mēs, un tur atnāk, Pešičs apsēžās, skatās spēli. Tad tu nevari tur kaut ko bļaustīties, bet tu skaties kopā ar viņu spēli. Tad atnākot Portugāļu vai kaut kas. Tādā ziņā ir ļoti forši viss sakārtots. Bet tāds noslēdzošais, kā ir ar naktsmieru, jo treneris pirmajā dienā sūdzējās par vēlo preses konferenci, un tagad arī pieminēja vakar spēles. Nav tā, ka, kā jaunatnes līgas nometnēs, ka tur 11:00 gaismas ārā, kā ir ar to režīmu? Jā, režīms ir kāds viņš ir. Mēs esam vienmēr pēdējie, kas iebrauc viesnīcā, vakariņas pēdējie, bet spēlētāji un treneri pāēda vakariņas, un tu redzi, ka viņiem ir svarīgi gulēt un svarīgi izgulēties. Viņi tur nekur neblandās. Jā, tā kā naktsmieris ir.
baigais režīms nav, bet viņi jau zina, kā profesionāļi. Viņi zina, ko dara. Tā kā viņiem ir savs miegs, savs režīms, un tā arī viņi darbojas. Pats noslēdzošais, tu esi komandas iekšienē, ir jūtams tur iekšā kaut kāds, es nezinu, vai spiediens vai kaut kādas runas par to, ka viņi ir galvenie favorīti un ka viņi mēģina tikt pie tā zelta, pie kā viņi, kas nav iepriekš izdevies ilgi. Zini kā, spiediena nav. Es nezinu, kāpēc jāliek kaut kāds spiediens viņiem pašiem. Es domāju, viņi to pašu nedara noteikti. Viņi iet no spēles uz spēli, un to tu īstenībā jūti. Man bija saskarsme ar, laikam viņš ir līgas prezidents, tāds Filips. Nē, bet izlases prezidents, tāds Filips. Un mēs īstenībā ar viņu arī ļoti daudz komunicējam. Vienā no pirmajām dienām es viņam pajautāju to pašu jautājumu, ko tu man uzdevi. Viņš saka, pirmkārt, mēs par to vispār nerunājam, par kaut kādiem zeltiem vai kaut ko. Ir spēle no spēles. Tu nospēli vienu, tu nedomā, kas tev nāk tālāk. Tu nevis nāk tālāk, bet tu nedomā, ko tu spēlēs ceturtfinālā. Tev ir nākamā spēle, un tev ir jānospēlē. Tad tu ej uz priekšu. Tā kā spiediena nav, viņi visi ir viens vesels un iet no spēles uz spēli. Un tad jau redzēs, kur viņi aizies. Es jau ticu, ka viņi aizies līdz galam pats personīgi. Un es arī gribu, lai tas notiek, jo es gribu redzēt to visu, kas tur pēc tam notiksies. Bet arī izbaudīt turnīru līdz galam. Tā kā jā, viņi ir gatavi nofokusēti. Un arī kaut kādi spēlētāji izkrit ārā vai kaut kas tur. Tāpatās nākamais next man up, un visi ir nofokusējušies un strādā. Tā kā super. Liels tev paldies, Miku. Paldies.